Ir vietas, kur ar šo kompaktu iekrāvēju nevar tikt iekšā, tāpēc mums ir risinājums. Bobcats MT100. Tātad aparāta platums 91 cm, kāpurķēžu platums 180 mm, jeb šo 18 cm. Kravas pacelšana 2,1 metrā 450 kg. Tātad šis agregāts ir aprīkots ar 3-cilindrīgo kubotas dzinēju. Šādi atveram pārsegumu vāku, nostiprinam, tiekam ērti klāt degvielai. Izmērīsim kausa platumu. 90 cm, tikpat plats, cik aparāts. Šim aparātam ir arī hidro izvadi, attiecīgi varam pielikt birsti. Ļoti labi štela. Šeit var nolikt dzeramo, šeit var ielikt telefonu. Vadības panelis diezgan primitīvs. Temperatūra, degvielas daudzums un akumulātors spriegums. Ar kreiso pusi mēs veicam darbības uz priekšu, uz apakaļ, uz sāniem. Ar labo kloķi mēs veicam vadību ar kausu, jauda un rokas bremze. Šādā laika kapsulā ir instrukcija iekšā. Ja vajag kaut kādu papildus informāciju, varam izlasīt. Šeit atrodas akumulātors un visādas lietas, ko jums nevajag aiztikt. Tāda patīkama amortizējošām buksēm. Attiecīgi braucot, neesam tā kā uz koka ratiem diezgan labi. Ar šādu aparātu strādāju pirmo reizi. Diezgan interesanti, no sākuma bišķi bailīgi, jo viņš diezgan tāds amortizējošs. Bet starp kokiem izbraukt ļoti labi. Principā zem sevis viņš parakt arī var, nolīdzināt arī. Bet, pārsvarā es šo te aparātu redzu demolācijas darbos, pagrabos, ēkās, lai nav jāvada ar tačku, paņemam šito aparātu un daram darbus. Un ja ir pienācis moments, ka jums ir šaura vieta, kur vajag izzest būvgrūžus vai ko tam līdzīgi, šis būs ļoti labs draugs un darba veicējs.